realitātes un ilūziju jautājumu. Šajā panelī mums ir ļoti interesanti runātāji, katrs ar savu pieredzi. Kā pirmam es došu vārdu Jāram Kalniņam, kas ir Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs. Tālāk vārds došu Veikos Polītim, kurš šajā programmā ierakstīts kā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, bet mēs viņu vairāk pazīstam kā aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru. Un tad jau prieku es došu vārdu arī Ukrainas vēstniekam Latvijā, Anatolijam Volīnam. Šis panelis turpina jau mūsu iesākto tematiku, un šajā gadījumā mēs no varbūt tādas vispārīgas diskusijas par ECO lomu tagadnē un nākotnē pārējām pie, manuprāt, ļoti svarīgu jautājumu, kas attiecās uz institucionālo sadarbību un kā šīs lielākās, nozīmīgākās organizācijas, kas darbojās transatlantiskā telpā, kā viņas var panākt sinerģijas efektu, vairojot drošību ne tikai šajā Vankūveras un Vladivostokas telpā, bet arī plašākā starptautiskā kontekstā. Un tādēļ priekdot vārdu Kalniņkungam, lūdzu. Paldies. Man jāsaka, man minēt Vorīns pirms dažām dienām man kontaktēja un pieminēja iespēju piedalīties šajā konferencē. Es biju Kosovo, es vakar tikai atlidoju. Un ņemot vērā, ko es esmu tur redzējis, es vēl lielāko prieku piekrītu piedalīties, jo ņemot vērā šo tēmatu par sadarbību starp organizācijām, manuprāt, te ir viens no lielākiem veiksmes stāstiem, kas vispār varētu būt. Es biju aizbraucis ar NATO parlamentāro asambliju delegāciju. Mēs sākām vizīti Belgrādē, tikamies ar valdību, un kā jūs varbūt zināt, 19. aprīlī Belgrāda ir vienojusies ar Kosovo, ar Eiropas Savienības starpniecību, lai sāktu risināt šīs problēmas, kas notiek ziemeļu reģionā. No Belgrāda mūsu delegācija ar autobusu brauc uz Prištīnu, mums pie robežas sagaidīja KFOR, pārcēlamies uz KFOR autobusu un pavadījām laiku Mitrovicā, gan ziemeļdaļā, dienviddaļā, aizgājām uz slaveno Austerlitz tiltu, apskatījām situāciju un nobeidzam vizīti Prištīnā, kur mēs atkal tikamies ar valdību, ar prezidentu, ar ministriem. Un pēdējā tikšanās bija KFOR štābā, kur piedalījās Eiropas gan ECO pārstāvs, KFOR ģenerālis, kas ir atbildīgs par visu šo operāciju, ULEX, kas ir tā Eiropas Savienības daļa, kas ir atbildīga par saucamo rule of law ieviešanu, viņi ar tieslietām nodarbojās, ar UN, UNMIK pārstāv, 5 organizācijas, kas, manuprāt, ļoti labi sadarbojās. Un es varu teikt, ka es esmu svaigi atbrauc no šo vizīti, un ir 2 secinājumi no šo vizīti, ka te ir 2 varoņi šajā lietā. Pirmais, un tas, es domāju, daudziem būs jauns atklājums, ir, kad Eiropas Savienības ārējo dienestu vadītāja Catherine Ashton tur tagad tiek ierunāti, ka viņi ir atbildīgi par šīm sarunām, kas notika 19. aprīlī. Gan Belgrādē viņi slavēja, gan Prištīnā viņi slavēja. Man teica, ka viņi vienā daļā 13 stundas piedalījās sarunās, ka viņi saved šīs puses kopā. Tā kā mēs zinām, ka ir ļoti daudz runāts pēdējā laikā gan par šo ārējo sakaru dienestu Eiropas Savienībā, ko tas īsti dara, kādu lomu tam varētu būt. Es domāju, ka šis ir pirmais gadījums, kur Catherine Ashton parādīja, ka viņi var kaut ko atrisināt tādā līmenī. Tā kā tas bija pirmais. Otrais ir KFOR. Visur tikai slavē KFOR, visi ļoti cer, ka viņi tur paliks. Vienīgais, kas tur negrib, lai KFOR paliek, ir KFOR vadītājs, ģenerālis, kas saka, ka viņš ļoti cer, ka viņiem loma vairs nebūs pēc laika. Bet ir skaidrs, ka ja nebūtu KFOR, tad arī tur nebūtu miers. Un dēļ to, ka tur ir miers un ka tur principā nekāds sadursums nenotiek,
ir iespēja tagad nākt pie kaut kādiem praktiskiem risinājumiem. Un bija ļoti skaidrs no Belgrādas puses, kaut gan viņi nav gatavi atzīt Kosovo kā neatkarīgu valsts, ir pragmātiski de facto, viņi gandrīz to ir izdarījuši. Viņi ir tagad vienojušies par zināmiem principiem, bet kā viss tur teica, tā problēma būs implementācija, kā tagad šīs vienošanās varēs īstenot, un par to mēs vēl redzēsim nākotnē. Bet man tikai paliek ļoti spilgti prātā šīs tikšanās KFOR štābā, kur bija šīs 5 organizācijas, un viss tikai pozitīvi runāja, gan par savu sadarbību, kā viņi sadala lomas, ko katrs dara. Un manā vismaz redzējumā šis ir viens no labākajiem gadījumiem, kur Eiropas Savienība un NATO katrs ir atradis savu lomu, savu vietu un pagaidām tuvinājās pie problēmu risināšanu. Vai to varētu panākt citos konfliktu reģionos, Karabahā vai Moldovā, Piedņestrā, es nezinu. Bet vismaz šeit ir ļoti liels cerības labām pusēm. Un pēdējais es varu teikt, ka arī no Belgrādas mēs dzirdējām, ka kaut gan Belgrāda ir atturīga pret NATO, un tie, kas zina situāciju, ja brauc pa pilsētas centru, tās ēkas, kas tiek sabumbotas, ir ļoti labi redzams, viens tos nejauc nost, tas ir gandrīz tā kā piemineklis, kas ir atstāts, kaut gan pret mūsu delegāciju nebija nekāda iebilduma, bet Belgrāda ļoti grib iestāties Eiropas Savienībā, un ļoti cer, ka jūnijā būs kaut kāds pozitīvs ziņas par sarunu ieviešanu. Tā kā Serbija, kā mums viens delegāts teica angliski, paradigm shift, kaut kas pamatīgi ir izmainījies uz pozitīvo pusi. Un atkal, kā vismaz ar svaigiem iespaidiem, es varu teikt, ka tur var pateikties šai sinerģijai, kas ir bijusi starp šīm organizācijām. Tā kā es vienkārši gribēju dalīties ar to. Daudz kas var vēl notikt, attiecības starp Serbiem, starp Albāņiem, Serbiem, Kosovāļiem vēl nav varbūt ideāls, bet vismaz institucionālā līmenī lietas ir tagad sakārtotas un stabils. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mēs pie šī jautājuma varēsim atgriezties, jo, protams, tad paliek gaisā tāds jautājums, kas ir saistīts ar to, bet kāda DECO varētu piedalīties šajā procesā arī nākotnē. Ja? Bet varbūt pie tā mēs atgriezīsimies. Vienkārši es nepieminēju, savu pārstāvs arī bija šajā sanāksmē, un viņš vienkārši arī, es nevaru iet detaļās, viņš bija ļoti apmierināts ar, jo katrs ir atradis savu lomu un visi ļoti labi sadarbojās. Paldies! Veiko, kas notiek šajā telpā? Realitāte vai ilūzija? Es domāju, ka notiek gan realitāte, gan... Paldies, jā. Tātad, paldies par jautājumu, Žanet, un realitāte ir tāda, kad soli pa solim cilvēki cenšas virzīties uz šos drošības kopienas ilūziju. Līdz ar to es patiesībā gribētu atgriezties pie jautājuma par drošības kopienu, jo profesora Ozoliņa jau savu definīciju deva, bet es gribētu vēlreiz atkārtot tieši Pavloviča drošības kopienas definīciju, proti, kā viņš to bija minējis, ka tā ir politiska kopiena Ziemeļatlantijas ģeogrāfiskajā reģionā, ja īsāk sakot starptautiskā organizācija, kur izveidot vēsturiskās pieredzes kontekstā. Un no šeit ir tā lielāka atšķirība, kas ir starp Eiropas Savienību NATO no vienas puses un ECO no otras puses, kur arī lika man šīs konferences pirmajā panelī pateikt šos skaitļus, kur varbūt ir radījusi mazliet, nosauksim viņu, ērmotu izpratni par Krievijas draudiem, ja mēs skatāmies uz transatlantisko telpu no vienas puses un Krievijas no otras puses, šie skaitļi nemelna. Bet runājot par šo vēsturisko kontekstu, manuprāt, arī tātad, lai runātu par virzību uz šo vīziju, par vienotu vērtību, vienotu telpu, tad mums ir jāatskatās, kā dzīvo pie šīs organizācijas. Es neiešu ļoti detaļās, bet vienkāršam atgādinājumu, vai NATO, gan Eiropas Savienības savs pirmsākums ieguva 49. gadā, uzreiz pēc otrā pasaules kara, krītot Berlīnas, atvainojos, izveidojoties, aizsniedzums laikam uz priekšā, tātad izveidojoties dzelzceļa
priekškaram, un tā pašā laikā ECO bija vēlme risināt šo te austrumu-rietumu konfliktu, kura pamatvārds bija atbruņošanās, kur šajā te Marku Reimā, kurš pats bija dalībnieks ECO konferencē Helsinkos 25. Atstāstā ļoti labi parādās. Atbruņošanās, jo gan ASV, gan PSRS vadība ļoti labi saprata, ka šī te bruņošanās sacensība novedīs mūs līdz nulles iznākumu spēlē, proti līdz planētas Zemes iznīcināšanai. Un tāpēc, ja mēs skatāmies, kāpēc ECO izveidojās tāds, kāds viņš izveidojās, kas bija tās domas, kas bija amerikāņiem, un kāds bija tās domas, kas bija PSRS. Amerikāņi vēlējās vienkārši nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību, tad minimāli iespējamo, caur kuru viņi mēģināja izlaust mazu spraudziņu, lai ar savu maigo varu sasniegtu padomju cilvēku sirds un dvēseles. Tā bija stratēģija, pamatot, un galu galā bija ļoti veiksmīga. Ne visiem, bet vismaz daļai. Un vismaz 90. gados, kā mēs arī iepriekšējā panelī dzirdējām, bija cilvēki ļoti liels cerības, ka arī Krievijā tā nesīs daudz lielāks rezultātus. PSRS savukārt 75. gadā parakstot šos te Helsinku nolīgumu dokumentus, vēlējās saglabāt kontroli pār centrālo Austrumēropu, jo tajā brīdī runāja vienkārši par Austrumēropas valstīm. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, kādā veidā šī vēsturiskā attīstība ir notikusi, tad 90. gados tiešām pamatotas cerības, protams, tam par pamatu bija arī tas, kad Krievijas vadība bija postpadomju sabrukuma rezultātā šokā, īsti nezināja, kā rīkoties. Rastinkungs jau to minēja vēl specifiskas, diplomātiskas detaļas, un līdz ar to 90. gadu laikā Krievija mācījās, kā rīkoties ar šo te situāciju, kad viņi ir zaudējusi savu ietekmes sfēru ne tikai Austrumēropā, bet arī bijušās PSRS teritorijā. Un līdz ar to mēs redzam arī 99. gadā Stambulas samita laikā Krievijas ārlietu ministrs Jegors Ivanovs ļoti skaidri pasaka, ka Krievijas intereses ECO mainās, jo šī te ECO cilvēktiesība aizsardzība un demokratizācijas loma Krievijai nav īsti pieņemama. Tātad 99. gads jau gadu pirms Putina nākšanas pie varas jau ir tāds, var nosaukt viņu par lūzumu punktu, kur Krievija tomēr pārskata savu lomu vai savas intereses ECO, kas arī pēc būtības gadu no gada maina pašu ECO lomu. Un līdz ar to, ja runājam par šo te atgriežoties pie jautājuma par drošības kopienu, tad drošības kopienas viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tieši šo te potenciālo konfliktu risināšanu mierīgā ceļā. Jo tā pamatdoma ir, ka drošības kopienā, kuras pat Karloviča vārdiem runājot, viņš tās iedalīja divās drošības kopienu klasēs, vai tās amalgamētās, saliedētās drošības kopienas, pluralistiskās. Un līdz ar to, ka mums nav iespējams īsti runāt par šādām saliedētām, varbūt Kanādas un ASV gadījumā mēs varētu šodien par to runāt, vai piemēram Holandas un Beļģijas gadījumā, kaut arī var strīdēties vienmēr. Bet tomēr lielākoties drošības kopienas arī transatlantiskā telpā ir pluralistisks. Līdz ar to šie cilvēciskie kontakti, starptautisko mēdīju, sociālo tīklu palīdzību, protams, cilvēkiem ir vēlme redzēt daudz vienkāršāk nekā tā realitāte ir, jo galu galā, ja mēs runājam par šo te vidi, par šiem te kontaktiem, par angļu valodas lomu, tad viņi nav pilnīgi visur esoša, pilnīgi visās sabiedrībās, tomēr mēs runājam par jaunāko paudzi, arī šodien mēs saucam viņu par Erasmus paudzi Eiropā, bet viņi nav sasniegusi pilnīgi visu sabiedrības slāņus. Līdz ar to tur arī nevar tā ļoti vienkāršot ar šo jautājumu skatīties, jo galu galā, veidojot uzticību un savstarpējās simpātijas, ir vajadzīgi gadi. Un ja mēs skatāmies patiesībā uz vienu no labākajiem drošības kompleksiem un drošības kopienām Eiropā, kas ir Ziemeļvalstis, mēs redzam, ka šis darbs ir bijis ļoti intensīvs jau sākot no 1954. Gada, kad veidojās, 1957. gada, kad izveidojās Ziemeļvalstu padome. Tad, līdz ar to strādājot kopā šīs zemās politikas ietvaros, mēs redzam, kādā veidā ir izveidojusies šis te drošības mazāk kopienu vispārējās Eiropas drošības kopienas ietvaros, kas atvainojums nevis vispārējās Eiropas, bet Eiropas Savienības drošības kopienas ietvaros.
Līdz ar to nonākam mēs līdz trešajam jautājumam, par ko es gribēju runāt, proti šajā apakšvirsrakstā šim panelim ir jautājums par to, vai ir iespējams sinerģija šo trīs organizāciju vidū. Tad skatoties uz šo te jautājumu loku, ar ko darbojās Ziemeļatlantiskā alianse vai Eiropas Savienība, tad, protams, alianses uzdevums ir kolektīva aizsardzība, tieši liberāla demokrātisko vērtību aizsardzība. Eiropas Savienības uzdevums ir integrēt Eiropas kontinentu uz šīm Eiropas kopīgajām vērtībām, kuras ir Romas līgumā, ja nemaldos 320. pantā definētas, tās ir tās pašas apgaismības vērtības, cilvēktiesības, likuma vara, minoritāšu tiesību aizsardzība un vēl vesela rinda citu bija, bet pamatā tātad bāzējoties humanismu principos. Un līdz ar to mēs nonākam līdz jautājumam, kam tad šī sinerģija starp šo Eiropas Savienību, NATO un ECO būtu nepieciešama. Šeit vienkāršākā atbilde tā ir nepieciešama cilvēkiem. Ja mēs skatāmies uz ECO darbu šobrīd, šīs trīs dimensijas, kuras tātad politiskā militārā dimensija, ekonomiskā un vidas dimensija, humanitārā dimensija, ļoti liels uzsvars ECO darbām ir tieši šī humanitārā dimensija, un uzskaitot mēs varam minēt cilvēku tirzniecību, izglītību tieši pēc konflikta situācijā, kur viņi arī nebūtu, dzimumlīdztiesība, cilvēktiesībām, mediju brīvība un minoritāšu tiesība. Visi šie jautājumi joprojām ir dienas kārtībā, un visi šie jautājumi lielākā vai mazākā mērā tiek risināti. Un mēs šādu konflikta situāciju īsti Eiropas vai Eiroatlantiskajā telpā mēs nevaram novērt. Jā, cilvēki noteikti minēs, redziet, Gruzijas piemērs vai tur Piedņestras iesaldētais konflikts. Jā, nenoliedzami, bet, kā jau Ozoliņas kundze pirmajā panelī tajā teikt, mēs neesam nonākuši līdz karstai situācijai, un tas ir šīs visnotaļ sarežģītās drošības kopienas rezultātā. Ja? Un šādi, nobeidzot savu priekšlasījumu, tātad, ja mēs skatāmies uz to, kāda ir šī darba dalīšana, tad darba dalīšana šobrīd varētu teikt tā, ka NATO turpina savu jau ierasti sākto, cenšoties cauri NATO un Krievijas padomēji tuvināt abu pušu pozīcijas. Eiropas Savienība turpina savu integrācijas darbu, tas nav viegls, viņš rada problēmas. Mēs redzam arī Latvijas gadījumā, gan debatēs par eiro ieviešanu, gan citos jautājumos noteiktu eiroskepticismu pieaugumu. Un visbeidzot, ja mēs runājam par ECO, protams, ECO šī ļoti brīvā juridiskā konstrukcija, lai arī ir sekretariāts Vīnē, tomēr viņai neļauj uzņemties tik daudz atbildības, kā to var NATO un Eiropas Savienība, un arī finansējums ir visam savādāks. Un šajā situācijā līdz ar to nobeidzot jautājums ir, protams, par to, kas būtu nepieciešams, ja mēs izējam to no Latvijas kā transatlantiskās telpas dalībniecei darīt, skatoties un atbildot uz jautājumu, vai sinerģija ir iespējama vai nav iespējama. Es uzskatu, sinerģija ir iespējama, tikai, protams, jautājums šobrīd būs tāds, kādā veidā Eiropas Savienības, ASV un Krievijas līderis spēs vienoties par noteiktiem spēles noteikumiem. Šobrīd mēs redzam gan atbruņošanās, strateģisko ieroču atbruņošanās diskusijas, mēs redzam šos iesaistītos konfliktus un diskusijas par viņiem, bet, ja mēs runājam par to, kas būtu nepieciešams vai nebūtu nepieciešams, tad, manuprāt, šobrīd noteikti nebūtu nepieciešams renacionalizēt turpmāk Eiropas Savienības dalību valstu politikas, to, ko mēs saprotam, to, ka mēs ņemam vairāk varas atpakaļ Eiropas Savienības dalību valstīm, jo galu galā, ja mēs skatāmies uz šo transatlantisko, jau sevišķi uz Eirāzijas telpu, lielākie izaicinājumi mums ir tieši Ķīnā un Indijā. Noteikti nevajadzētu pārprast liberālās demokrātijas nozīmi, saprotot to tikai kā pozitīvas brīvības un aizmirstot arī šos pienākumus tieši jebkurā liberāla demokrātiskā sabiedrībā, jo galu galā liberālā demokrātija veicinot visatļautību beigās var iznīcināt arī pašai savu šo te demokrātisko rāmi, un visbeidzot nevajadzētu runāt atšķirīgi ar Krievijas šī brīža vadību, jo galu galā
Krievija, kura īsti varbūt arī neizprot Eiropas Savienības būtību, to, kā Eiropas Savienība transformēsies. Tomēr viņas interesēs ir šķelt, jeb līdīt Eiropas Savienības dalībvalstis vienu pret otru, kas nav mūsu interesēs. Un visbeidzot, ja mēs runājam par to, kas mums būtu nepieciešams, tad visvairāk mums būtu nepieciešams runāt atklāti par mūsu šiem pašiem Eiropas Savienības un transatlantiskās telpas izaicinājumiem. Iepriekš jau čefu kolēģis runāja gan par šo terorismu problēmu, gan arī par vidas aizsardzību. Terorisms varbūt ir savdabīga lieta, bet klimata problēmas noteikti eksistē un par viņiem vajag runāt. Bet tikpat labi arī vajag runāt par to, ka vienmēr būs atšķirīgas izpratnes par drošības izaicinājumiem Eiropas dienvidos, austrumos un ziemeļos. Līdz ar to, ja mēs pamatoti varam vainot Spānijas, Portugāles vai Itālijas politikas par to, ko viņi neizprot Krievijas rīcību un politiku, tikpat labi Itāļiem, Frančiem un Spāņiem ir visas tiesības vainot mūsu tajā, par mēs neizprotam Ziemeļāfrikas problēmas. Līdz ar to te mēs runājam arī par šo te jēgu, kad Eiropas Savienībai ir jāturpina šī te integrācija federālas telpas virzienā, kuras pilnbriens būtu kā jebkurai federālajai struktūrai, tomēr kopēja ārējā un drošības politika, kas, protams, iedars citu diskusiju būs visnotaļ ilgi. Otrs, mums ir jāturpina ciešākas transatlantiskās telpas integrācija, kuras piedāvājumi šobrīd ir par Rīgo transatlantiskās brīvās tirdzniecības līgumu, un šeit es, protams, nevaru nepieminēt mēnesi atpakaļ Bratislavas drošības konferencē tika uzdots jautājums par to, kādā veidā Krievija šeit varētu iekļauties arī jautājumā par Eirāzijas Savienību. Tad Zbigņevs Bžežinskis, viens no mūsu zinātnes metriem, ļoti skaidri atbildēja, ka viņš vienīgo attīstības ceļu priekš Krievijas redz iekļaujoties arī transatlantiskajās struktūrās. Viņš nedēļ pie kāds laiktermiņus. Žurnālistam pārpusot šo jautājumu sakot, bet ja Krievija to nevēlās, Zbigņevs Bžežinskis bija ļoti īss un tieši viņš teica, ja Krievija vēlās kļūt par Ķīnas satelītu, tad viņi var to šādi lemt. Visbeidzot, un tas ir jautājums arī mums Latvijas vai arī Lietuvas un Polijas dienas kārtībā, un arī veco Eiropas demokrātija dienas kārtībā, mums ir jāturpina stiprināt likumvaru, mūsu demokrātiskās institūcijas, jānodrošina brīvā presa, jo tā ir mūsu visspēcīgākais ierocis, mūsu maigā vara, jo šādi mēs varam vienīgi nodrošināt sevi pret nedemokrātisku tendenču impregnāciju mūsu pašu sabiedrībās, aizstāvēt mūsu brīvības un tiesības un cerēt, ka mēs varēsim aizstāvēt arī nedemokrātiskās teritorijas. Paldies! Paldies, vai atgādināt arī par to, ka mums kaut kas ir jādara, lai šī visnotaļ plašā telpa no Vankūveras un Vladivostokā būtu drošāka. Ambassador, we've heard today what was the role of the OSCE in Latvia during the first years of independence and years after. So we would be very much interested to hear what was the role of OSCE in Ukraine and still how Ukraine is building its and developing its relations with the OSCE. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank the organizers of the conference for inviting me to take part in the discussion of this important subject. The first session of our conference has proved that the OSCE should and will play a significant role in building its security community. I propose to look at the position of Ukraine on this issue within the context of the priorities for action of Ukraine's chairmanship of the OSCE in 2013 and its first results. At least I was asked to do that. Let's begin with the promoting trust and confidence within the OSCE area, pursuing the Helsinki Plus 40 process. Ukraine, as chairmanship in office, strongly believes in the significant role of the OSCE in ensuring security and stability within the OSCE area. Ukraine considers this organization as a unique platform
for conducting an open dialogue, finding common responses to the emerging security threats and challenges, preventing and settling conflicts, building mutual understanding and promoting cooperation. Ukraine's chairmanship is committed to work in the spirit of Helsinki to maintain a balanced approach across all OSCE dimensions, to pursue the principle and goals of this organization and to promote trust, confidence, and reconciliation among its participating states. The Ukrainian chairmanship will promote efforts aimed at further realization of the vision of building a free, democratic, common, and indivisible Euro-Atlantic and Eurasian security community in the OSCE area, rooted in agreed principles, shared commitments, and common goals as set forth in 2010 Astana commemorating declaration. In order to produce a revival of interest in the OSCE, help achieve new quality of recognizable and well-positioned regional security organization, the chairmanship has been aimed at strengthening institutional, operational, and communication capacities of the OSCE, improving the organization's ability to fulfill its mandate and increasing its relevance to every participating state. The Ukrainian chairmanship launched the work of the informal working group in Vienna on the Helsinki Plus 40 process and will facilitate the respective dialogue focused on overcoming the emergencies and clarifying the role of goals of the OSCE in the modern security architecture. The group already had a number of meetings and discussed strategic directions of the future work towards achieving concrete results by the 40th anniversary of the Helsinki Final Act. Recently, the first phase of the Helsinki 40 process, that is orientation debate of a strategic nature, has been accomplished. Thematic discussion on concrete issues will follow the strategic debate. Next issue is ensuring greater military stability, transparency, and predictability. The Astana commemorated declaration acknowledged that the conventional arms control and confidence and security building measures remain major tools for ensuring military stability, predictability, and transparency, and should be revitalized, updated, and modernized. The importance of updating and modernizing the OSCE political military instrument was further stressed in relevant decisions of the Vilnius Ministerial Council. The national arms control, as well as confidence and security building measures, constituting an important part of common efforts to strengthen peace and stability in the OSCE area. As a strong advocate of non-proliferation, Ukraine, together with Belarus, Poland, and Kazakhstan, introduced the draft of the updated 1994 OSCE Principles governing non-proliferation. This work is expected to be finalized before the OSCE Ministerial Council that will take place in December 2013 in Kiev. Now let's move to facilitate the resolution of protracted conflicts. The Ukrainian chairmanship will fully contribute to the continued efforts by the UN in promoting global security and peace. Progress in finding sustainable and long-term solutions to the protracted conflict in the OSCE area is on top of its agenda. Ukraine strongly determined to contribute to the Transnistrian settlement process. We call for
a constructive engagement by all participants on the 5+2 talks to move forward in solving existing social and economic problems and achieving a comprehensive political settlement. We are convinced that direct dialogue between the political leadership of Chisinau and Tiraspol is crucial. We have been doing our utmost to promote and to facilitate it, encouraging both leadership to engage constructively into the negotiation process. The first meeting of the 5+2 talks this year, which took place in Lviv in February, laid ground for further progress, in particular on issues related to freedom of movement. Last week, at the meeting in Odessa, the parties signed the protocol decision to dismantle the cableway across the Dniester River at the towns of Ribnica and Rezine. That is the important step towards the rapprochement of positions of negotiating sides. Ukraine fully supports work on the framework of the Geneva International discussions aimed at solving security and humanitarian issues in the area of conflict in Georgia. The Ukrainian chairmanship lends its full support to the efforts of the OSCE Minsk Group co-chairs in assisting the parties to find a peaceful solution to the Nagorno-Karabakh conflict. During the forthcoming visit of the chairman in office to the South Caucasus next month, we will support the call of the co-chairs for a more active engagement in the negotiations. That brings me to the next point, common threats to security. Against the backdrop of new political and economic challenges, it is crucial for OSCE participating states to demonstrate unity of purpose and action for effectively countering transnational threats such as terrorism, trafficking in drugs and human beings, cyber and border-related crimes, etc. The Ukrainian chairmanship promotes practical implementation of the Dublin Ministerial Council decision on the OSCE's efforts to address transnational threats within the aim of translating political commitments into programmatic actions. To this end, the chairmanship advocates a step-by-step approach to the implementation of the OSCE strategic framework for police-related activities. The OSCE concept of combating the threat of illicit drugs and the diversion of the chemical precursors, as well as the OSCE consolidated framework for the fight against terrorism. The chairmanship will provide necessary support to the activities of the informal working group established by the Permanent Council 1039, and will work together with it to achieve progress on the set of draft confidence-building measures to reduce the risk of conflicts stemming from the use of information and communication technologies. Ladies and gentlemen, the next year will bring about the withdrawal of the International Security Assistance Forces from Afghanistan. In this regard, it is important to develop and operationalize possible OSCE response to new challenges and threats impact on the OSCE states bordering Afghanistan, as well as on the whole OSCE area. To make a detailed analysis of potential risk to security of the OSCE participating states, the Ukrainian chairmanship sees merit in conducting a in-depth discussion on this important issue within the OSCE framework. In connection with these activities, the Ukrainian chairmanship proposes to devote a special session of the 2013 Annual Security Review Conference to border-related issues. This work
update to the OSC 2005 Border Security and Management Concept, which defines the framework for cooperation among the OSC participating states. Now, a few words on increasing the relevance of the economic and environmental dimension. The Ukrainian chairmanship sees the economic and environmental dimension as an integral component of OSCE concept of comprehensive, cooperative, equal, and advisable security. Lasting peace, security, and stability in the OSCE area cannot be attained without properly addressing existing and potential economic and environmental challenges and threats. The core subject of the Ukrainian chairmanship is increasing stability and security by improving the environmental footprint of energy-related activities. The 21st Economic and Environmental Forum that will be convened in September in Prague will feature prominently within the OSCE second dimension. The subject of the forum, increasing stability and security, improving the environmental footprint of energy-related activities in the OSCE region, is expected to increase the focus on this topical issue. The first and second preparatory meetings of the forum, held in Vienna in February this year and in Kiev in April, witnessed a fruitful discussion on energy and environmental challenges to security, the need for promotion of energy efficiency and renewable energy, as well as cooperation between participating states in this domain. Finally, a couple of words on the result-oriented cooperation with partners. Ukraine stands for promoting an open and constructive dialogue with the OSCE partners for cooperation, which will allow their participating states and partners to have frank and informative discussion on the many issues that affect security in our regions, many of which have a global impact on security, including the course of 2013 OSCE Asian and Mediterranean partners for cooperation conferences. Ukraine actively supports further implementation of projects and programs of cooperation between OSCE and Afghanistan, in line with the Vilnius Ministerial Council decision on strengthening OSCE engagement with Afghanistan in context of international efforts towards stabilization of the situation in this country. Excellencies, ladies and gentlemen, Ukraine, as the OSCE chair, stands ready to invest its time, energy, and efforts in bringing us closer to shared goals. At the same time, we count on support from all member states of the OSCE and the wider international communities in months ahead. Thank you for your attention. Thank you, Ambassador, for so comprehensive view of Ukrainian chairmanship, but also OSCE as such. Tagad mēs varam turpināt ar jautājumu un atbilžu sesiju. Nandini jau roku gaisā, bet vēl nedītības uzdot jautājumu. Bet labi, es pagaidīšu. Nē, moderātori priekšā. Jā, es domāju, ka man būs jāiesilda kā karsē meitenē, bet izskatās, ka Ants ir gatavs. Labi, man ir divi jautājumi, un tie jautājumi izriet ļoti lielā mērā no tās mūsu iepriekšējās diskusijas, un arī pie kafijas mēs runājām par to, ka Latvijai ir vajadzīgi kādi konkrēti soļi, priekšlikumi, kā darboties gan sinerģijas, gan arī ECO apstākļos un ietverā. Un tāpēc man būtu divi jautājumi, es uzdot Ojāram un tad arī Veikam. Ojār,
Saeimas ārlietu komisija ir ļoti aktīva dažādu diskusiju rīkošanā, viedokļu uzklausīšanā. Cik lielā mērā, cik bieži un kā ECO parādās ārlietu komisijas darba kārtībā? Jāatzīstās, ka tas nav līdz šim parādījies. Man liekas, daļai to nosaka tie deputāti, kas ir komisijā. Jo, piemēram, mūsu ārlietu komisijā nav neviens ECO delegācijas loceklis. No otras puses, tā kā es esmu NATO parlamentārā asamblējā, tas vairāk pārklājās. Bet es esmu kopīgi ar Vinetu Poriņu, mēs esam kādreiz rīkojuši diskusijas kopā. Es domāju, ka tur ir tas mērķis, jo, kā es esmu bieži teicu, mēs skatāmies uz Saeimas sastāvu. Mums ir 6 starptautiskas delegācijas, kurā piedalās deputāti. ECO, Baltijas asamblija, starptautiskā parlamenta apvienība. Un, ja visi šie deputāti, kas kaut kur piedalās, būtu gatavi aktīvi sadarboties arī šeit un pārunāt savu pieredzi, mēs varētu daudz vairāk panākt tādā jomā. Bet tas ir viss atkarīgs no konkrēto jautājumu. Bet, ja, es domāju, ja būtu jautājums tieši par ECO saistītiem jautājumiem, mēs to apspriežam, un man liekas, vienreiz bija tāds jautājums, kur gan Vineta Poriņa, gan Valsts Liepiņš atnāca pie mums informēt, un tas bija par Magnitski jautājumu, kas notiek citos parlamentos, un bija īsti diskusija par to, vai vispār Latvijai vajadzētu iesaistīties šajā jautājumā. Beigās es gribēju pavaicāt, ņemot vērā pieredzi aizsardzības ministrijā, un arī aizsardzības ministrijā ir savs pārstāvs ECO. Ja skatās no šī sektora interešu viedokļa, kuras ir tās prioritātes ECO, kuras rūp aizsardzības ministrijā? Paldies par jautājumu, Žanet. Tieši šobrīd mums ECO mainās pārstāvs, tieši pārstāvja Grūzijā, kas mums jauna. Tātad līdz ar to arī šobrīd šī pozīcija mums ir tāda, kā tieši atvaļošanās, tieši šī te cilvēktiesību dimensija un tieši viss, kas saistīts ar militāro sfēru. Tātad, lai arī mēs neesam šo te Eiropas šī Conventional Arms Treaty in Europe, kā tas saucās. Līguma dalībnieki mēs neesam, bet kurā gadījumā tātad diskusijas joprojām turpinās, diplomātija mākslā. Es domāju, ka mēs nav jāsteidzies uz šo jautājumu, jo galu galā jebkuru sarunu procesā pusēm jānāk pretī, un līdz ko mēs jūtīsim, ka mūsu otra puse nāk pretī, mēs esam gatavi šo jautājumu skatīt. Es būtības tieši šeit humanitārie humanitārie aspekti, un arī šobrīd mēs zinām vairāk un vairāk līdz ar to, ka NATO runā par vides globālās sasilšanas jautājumiem, arī līdz ar to mēs pievēršam uzmanību vietas. Paldies, tagad būtu laiks jautājumiem. I have a question to our Ukrainian guest, Mr. Ambassador. Question is about Transnistria region. I hope you have, like Ukraine does have, specially strategy to resolve this problem because of proximity of this region in your country. If Ukraine does have some specific plan how to help to resolve this, can you explain? Is there some special plan for trilateral relations like Ukraine, Moldova, Russia, and of course for OACU, as Ukraine like presidency, maybe also you have some your special plans, but that not like in general, but from Ukrainian part. Thank you. Thank you for your question. As you understand, this problem in the borders of Ukraine is very urgent for us. And we are trying to do our best in order to concentrate all efforts, all possible forces inside and around this conflict in order to settle it as soon as possible. But we invited the European Union
observers for the negotiations in this aspect. And I do not know, I never heard about any trilateral negotiation format or plans for discussing this issue. We hope that the format 5+2 will prove its sufficiency, and we will continue our actions, our negotiations within this format. Lūdzu, vēl jautājumi? Jā. Man jāstāsta, Irina Kuznecova, Pilsonības sabiedrības aktīviste. Man vairāk būs tā kā komentārs, nevis jautājums, un man personīgi ļoti patīk arī tas ECO demokrātijas komponents, un arī patīk to, ka ECO varētu būt arī viens no mūsu magas varas instrumentiem. Un šajā gadījumā mums, kā Latvijas, domāju, ka ir vitāli svarīgi arī stiprināt to, ka lai netiktu slēgtas vai pazeminātas statusā ECO misijas nedemokrātiskās valstīs. Šobrīd Azerbaidžāna ļoti aktīvi lobē to, lai ECO misija tiktu pazemināta statusā, un ļoti iespējams, ka šo misiju arī varētu slēgt, ja Azerbaidžāna panāk savēju. Mēs visi ļoti labi zinām, ka Azerbaidžānas valdība aktīvi uzspēr Eiropas parlamenta deputātus un arī viņi panākuši savēju. Viena no rezolūcijām par politiskām izslēdzītiem netika atbalstīta janvārī vai februārī. Un man šķiet, ka Latvija arī jābūt ļoti aktīvi, saglabāt ECO arī noteikti kā prioritāte, bet tomēr, ja mēs gribam arī saglabāt ECO kā mūsu magas varas instrumentu un izplatīt demokrātiju, tad mums arī vajadzētu iestāties par to, ka lai tas misijas turpinātu strādāt, jo nākamais solis varētu būt misiju slēgšanā Centrālāzijas valstīs, jo viens no iemesliem, kāpēc Azerbaidžāna vēlas pazemināt ECO misijas statusu, jo misija, es neteikšu kā aktīvi, bet atbalstīs vietējas jauniešu grupas un organizēt seminārus par demokrātiju un cilvēktiesībām. Un otrais jau par to ECO kā konflikta tas peace-building komponents, miera uzturēšanas komponents, jo arī OES piemēra Karabahu šajā gadījumā. Tur arī ECO spēlē minimālu lomu, un man personīgi šķiet, ka vajadzētu tomēr arī būt bišķiņ aktīvākiem. Es sapratu, ka tur arī tas ECO Minska grupa darbojas diezgan neveiksmīgi, bet stāsta par to, ka atšķirībā būt arī no Gruzijas gadījumā, tur nav nekāda konflikta atrisināšanas mehānisma. Gan Azerbaidžāna, gan Armēņi sēž šādi tranšējas 24 stundas, 7 dienas nedēļa, viens pēc otru 100 metru attālumā. Un ja kaut kas notiek, un regulāri notiek visādi šaubšābas, bija arī grad sistēma izmantoja, tad ECO atnāk ar inspekcijām post faktu un nekādīgi nespēja arī novērst konflikta eskalāciju. Un ECO vairāk kā reaģējuši instance. Tas nav būt arī otrā tāda remarkā, bet pirmā tomēr ir ļoti svarīga. Paldies. Paldies. Vai no paneļa dalībniekiem būtu kādi komentāri šīm replikām? Jā, man tikai īsts komentārs atkal atgriezīšos pie to, ko es redzēju Kosovā, kāpēc tas varētu būt paraugs, jo, kā es tur sapratu, KFOR nodrošina, ka nav konflikts. Eiropas Savienība meklē diplomātisko risinājumu. ECO strādā pie cilvēku tiesības jautājumiem uz vietas, sevišķi tajā ziemeļa reģionos, un tad apvienotās nācijas, es saprotu, ka viņiem misija ir atkal nāk ar palīdzības programmā. Un visi tur ir ļoti labi sadalījuši savas lomas, un visi viens otru ir diezgan apmierināti. Galvenais ir, ka abas konfliktējošās puses ir apmierināts. Tā kā es tikai ceru, ja šis turpināsies, ka šis varētu būt paraugs arī citur. Bet svarīgākais ir, ka tās konfliktējošās puses ir mieru pieņemt. Tā kā tas ir noticis Kosovo un arī Serbijā. Es nezinu, es domāju, ka Karabahā un
Grūzijā un citur, tur ir tā problēma, ka tur negribam, lai viss tur iesaistās. Paldies, Irina, par komentāru, bet atbildot uz pirmo remarku, ko teici par šo demokratizāciju, es gribēju teikt tieši otrādi. 9. gadā Jegors Ivanovs ļoti skaidri Stambulā pateica, ka Krievijā to nav mierā, līdz ar to gan šo vēlēšanu novērotāju izmešanu no Krievijas un no Baltkrievijas, tā ir zīme, ka nelolosim cerības, tur cerību nav. Līdz ar to viss šīs runas par to, ko Krievijas opozīcijas pārstāve esot Eiropas Savienības valstīs runā to, ka varētu ietekmēt varbūt Krieviju no ārpus, tās ļoļas, būsim atklāti. Kamēr Krievijas sabiedrība nedemokratizēsies no ārpus, mēs varam censties tikai, bet es vēlreiz uzsvēršu to, ko es teicu savā uzrunā, mums vispirmām kārtām jārūpējās ne tikai par Latvijas, Lietuvas vai par Polijas, bet arī par tās pašas Vācijas vai Beļģijas un arī ASV, tad gan demokrātisko principu un likuma varas nostiprināšanos un šīs te ļoti lielās nevienlīdzības izskaušana, jo šodienas realitāte ir, kad nabagi ir arī Zviedrijā un Norvēģijā, kurus mēs uzskatām par piemēru labklājībai, bet tā ir realitāte. Mums rietumu pasaulē transatlantiskā telpā ir jārisina savi mājas darbi, jo tas ir mūsu spēcīgākais ierocis pret nedemokrātijām. Šeit atgādinot Georgu Lāsvelu teikto pirms 2. pasaules kara, kad ja mēs domājam, ka mēs tagad ar baltiem cimdiem tiksim ar nedemokrātiskiem režīmiem galā, kuri ar savu propagandas spēku pārspēs mūsu kurā gadījumā, tad ir naivi. Un līdz ar to mūsu uzdevums ir nostiprināt mūsu pozīcijas, lai mūsu cilvēki nebūtu ietekmēti no nekritiskām, nedemokrātiskām idejām. Tā, ļoti vienkāršot sakot, no otras puses mums ir jāsakārto savu mājas saimniecību. Tā ļoti plaši atbildes uz šitā jau. Thank you. With concern to conflicts, each and every conflict has got its own nature. Each and every conflict requires individual approach and their solving. And as you remember, Chairman in office, Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Mr. Berara, made his first visit as the chairman in office to Transnistrian region. Transnistrian region has got its own format of negotiation. This is 5+2 talks. Conflict in Georgia has got Geneva International discussions, and so on. So each and every conflict has got its own nature. That is why it requires individual approach and so on. And it is not necessary that we can invent format tomorrow. Some conflicts last very long waiting for the most efficient format of their solving. That is why I see in some cases is only an observer, in some cases active participants. Thank you. Es vienkārši nevaru atturēties no tā, ka man gribētos tā kā uzdot jautājumu Latvijas vēstniekam Edson Gintam Apelam, bet tā kā pats prasa vārdus, tad... Jā, paldies. Es tiešām šeit nepārstāvu ārlietu ministriju un es nepaužu viņas oficiālo viedokli. Taču dzirdot šādu jautājumu, es ļoti labprāt gribētu sniegt tehniski līmeņi, faktuāli atbildes jūsu precīziem jautājumiem. Un šī faktuāla informācija ir tāda, par pirmo jautājumu, par iespējamo misijas statusu maiņu Baku. Par iespējamo misijas statusu maiņu Baku tā nav unikāla situācija. Pagātnē vairāk kārt ECO misijas ir atvērtas un pēc tam slēgtas arī mūsu valstī. Neviena ECO misija principā nepastāvēs mūžīgi.
Katra ECO misija kādreiz pienāks gals. Tā ka ir misijas, kuras ir slēgtas pagātnē, ir misijas, kurām ir mainīts status. Piemēram, pilna izmēra misijas, kuras nodarbojas arī ar politisko ziņojumu rakstīšanu, vērtē politiskos notikumus un attīstību savā rezidences valstī. Tādas misijas arī var mainīt savu statusu, piemēram, gan Ukrainā, gan Uzbekistānā. Šīs misijas mainīja savu statusu un kļuva par projektu koordinācijas centriem, respektīvi tādām ECO pārstāvniecības iestādēm, kuras nodarbojas ar tehnisko palīdzības projektu koordinēšanu, bet nevis ar politisko procesu analīzi un vērtēšanu. Tā kā Baku situācija nav unikāla, un šobrīd ir skaidrs, ka ir kaut kāds jautājums no brīdis Azerbaidžānas varas iestādēm šajā jautājumā. Es domāju, ka pašlaik ECO valstī nav pilnīgas vienprātības, ko ar šo jautājumu darīt tālāk. Katrā ziņā līdz gada beigām šis jautājums ir jāatrisina. Un vienīgais veids, kā viņu atrisināt, ir atrast konsensu par šīs misijas tālāko likteni, esošajā statusā vai arī zemākajā statusā. Jo vienīgā alternatīva šim konsensam ir tas, ka misija vienkārši tiek slēgta, kāds nesen notika Baltkrievijā. Mums jāapzinās arī tas, ka, lai misija turpinātu savu darbu, ir vajadzīga uzņemošās valsts piekrišana. Bez uzņemošās valsts piekrišanas nevienas starptautiskās organizācijas pārstāvniecība darbu turpināt nevar. Tā realitāte, tas ir vairāk diplomātiskā darba jautājums. Kādā veidā ECO dalība valstis, Vīnē un galvaspilsētās ar Kijevas iesaisti neapšaubām, ar priekšsēdētāju valsts iesaisti, kādā veidā viņas risinās šo jautājumu un meklēs kopīgu viedokli, kopīgu atbildi. Nākotnē pašlaik es prognozēt īsti negribētu. Par otru jautājumu, par jautājumu attiecībā uz Kalnu Karabahu. Arī šeit ir zināmas dalību valstu pozīcijas. Pirmkārt, tās divas valstis, kuras šajā konfliktā ir iesaistītas. Tā ir Azerbaidžāna un Armēnija. Un vienīgais konflikta risināšanas formāts, par kuru visi ir vienojušies, tā ir ECO Mīnskas grupa. Cita formāta, par kuru visi būtu viensprātis, diemžēl nav. Tā šeit atbilde ir ļoti vienkārši, ka Mīnskas grupas līdzpriekšsēdētāji, tur 3 Francijas, ASV un Krievijas pārstāvi turpinās strādāt gan ar Armēnijas, gan Azerbaidžānas valdību, lai kaut kādā veidā atrastu iespēju panākt risinājumu un sasaukt mieru konferenci. Tā ir tā atbilde. Protams, ka politiskā dinamika mainās, jāņem vērā, ka būs arī vēlēšanas Azerbaidžānā, varbūt tas kaut ko mainīs. Bet tā ir visa informācija, un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šeit sniedz tehniski līmeņa informācija, tas nav kāds viedoklis, tā nav pozīcija. Paldies. Paldies par precizējumu. Acīm redzot, šajā brīdī gribētos uzdot vēl un vēl jautājumus, bet laiks ir pienācis veikt šo sesiju un savukārt dot vietu nākamajiem runātājiem un turpināt diskusiju, bet vismaz no ar mūsu konferences pirmās daļas man rodas tāds iespējas, ka mēs pagaidām tā kā vairāk taustamies par to ECO lauku, bet acīm redzot ir nobriegusi nepieciešamība tomēr iedziļināties un turpināt diskutēt par šo visnotaļ interesantu sarežģīto tēmu. Paldies visiem dalībniekiem!